2025. gada 26. aprīlis. Kaut kur ciemā Tūdeliņš. 21. gadsimts. Rāmi teka Runavots. Dejo Eiks Lielupe. Pirmie peldviesi kaut kur ciemnieku mājās apmetās jau 18. gadsimtā, kas to padara par senāko Jūrmalas kurorta daļu. Kas tas bija?
Ko tu ar to gribi man teikt? Kauguros šodien svētki, sabraukuši viesi no Krimūnām, no Jelgavas, no Ķekavas, un būtu īstais brīdis gan dejotājus, gan skatītājus iepazīstināt ar šīs vietas vēsturi. Vēsturi? Nu, man tādas lietas galvā galīgi neturās. Es apsolu, ka es uz nākošo reizi iemācīšos, bet tagad kādu dēļu uzdejosim, Ceru, ka tev atnāks padomiņš un sapratīsi, kas es esmu vai biju. Tā, ka nojautu, ka tu būsi aizņemta ar putekļu slaucīšanu, grīdas mazgāšanu, pīrāgu cepšanu un pucēšanos. Tad es esmu pagādājis, ka mani čaklie vasaļi ir sarūpējuši šo to no Kaugur ciema un slogas dižās vēstures. Palūkojies sev apkārt. Ērmīgas lietas, Kas te? Tā, te es saliku visu ko interesantu, saliku visādas dekorācijas un... Tas nav manējais! Kas tad te? Aha! Paldies! Jā! Darīšu kā lūdzi, bet tagad gana vienu dēļu! Kur zemanieku strītis, Guntas Skujas horeogrāfija, Kārļa Auzāna mūzika un dejo. Vēl veids!
sanesuši. Sanākuši ļoti labi. Paskatīsimies pirmā vēstule. No Juškevica grāmatas hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē. Upītes loka, jeb slocena, minēta jau 1255. gadā. Tāpat jau 14. gadsimtenī tur pastāvēja ciems. Ordeņa laikā 1520. gadā šeit iekārtotas dzirnavas un pastāvējusi zveju iestāde. Hercoga laikā 1567. gadā Slokā uzcelta jauna baznīca un noturēti gāda tirgi. 1620. gados pēc mēra iedzīvotāju skaits bija samazinājies līdz 3 cilvēkiem. 1630. gadā. Tanī pašā gadā uz zviedru un kurzemnieku nolīguma pamata jūrmalā austrumos no Slokas dzirnavām Zviedriem atļāva uzmest skansti. Bet tikai hercoga Jēkaba laikā šo darbu izveda, kad izrādījās, ka hercogs bija iesācis Slokas Slabadu, pilsētciems, blīvi apdzīvota vieta, pārvērst par tirzniecības miestu. Kauguros tieši piebrauca ārzemju un hercoga kuģi. Slabads tūmā atradās hercoga rūpniecības iestādes un pastāvēja nodoms izlietot Slokas upi kā kanāli uz Kaņiera ezeru. Atjaunoja arī vienu gada tirgu 29. septembrī. 1658. 60. gadā Sloka cieta no Zviedriem, jo atradās tiešā satiksmes ceļā starp Rīgu, Tukumu un Kuldīgu. Pēc Slabadas un tās rūpniecības atjaunošanas hercogs Jēkabs un vēlāk Frīdrichs Kazimirs piegrieza sevišķu vērību Slokas jūras satiksmei un gribēja panākt Slokas un Kauguru sakušanu vienā pilsētā. Vidzemnieku dancis dejo Sitra bailē!
Dārvja ērgļa, horeogrāfija, tautas mūzika, grupas, sēļu muižas muzikanti apdarē. Dejo Eks Akači! Interesanti, kas tur tālāk ar to sloku un Kalgurciemu notika? Nu, paskatīsimies. Otrā vēstule. 1667. un 68. gadā padziļināja Slokas upi un ezeru un izraka kanālus starp Kaņiera ezeru un jūru. Lielaivas un zvejnieku laivas brauca pa šo ūdensceļu un pieveda preci ārzemju kuģiem, kas ik gadu vairāk sāka uzmeklēt Slokas jūrmalu. Kauguros pamazām uzcēla līdz 50 noliktavu un daudz kantoru, kur Slokas un Jelgavas tirgoņi aizjūras preces saņēma tieši no ārzemēm. Rīgas tirgoņu skaudībai un naidam nebija robeža. Viņi izsūtīja pat 2 reizes kādu lietpratēju Kauguru izlūkošanai. Atrada, ka caur Kauguriem ieveda Slokā un pārveda uz Jelgavu franču sāli, vīnu, siļķes, tabaku, kamēr izveda kuģu kopus, ozolu baļķus un plankas,
darbu un labību. Kā Rīgas atriebību slokai varam atzīmēt 1690. gada Zviedru uzbrukumu Kauguru ostai un 2 hercoga kuģu nolaupīšanu. Tomēr Slogas un Kauguru attīstībai šādi naidīgi uzbrukumi nevarēja kaitēt. Tikai lielais Ziemeļu karš izbeidza šeit rosību un pārticību. Pēc lielā Ziemeļu kara beigām, sākot ar 1730. gadu, Kauguru ciemā apmetās pirmie peldu viesi, kas pārsvarā bija Kurzemes un Zemgales hercogistes muižnieki. Reka! Nu, pietiks tās vēstures! Tagad, lai uzraujam kārtīgu danci, Nurmes pulka Lielupes dejā! Skaidrītes, Anželas horeogrāfija, grupas, polkakars, mūzika, dejo, mājinieki, vēlreiz!
tautas mūzika, kurā arī Igauni apdarē dejo Sidravaine. Daudz to noslēpumu glabā šī vieta. Nu, palūkosimies, kas tad te mums ir vēl? Piesētīšu. Trešā vēstule. 1807. gadā Johans Kristofs Broce pie sava zīmējuma pievienotā apraksta rakstīja, ka Kauguru karogs atrodas jūras krastā 34 verstis no Rīgas. Pie kroga ceļš pa krastu uz augšu aiziet uz Tukumu. Peldu būdā tie, kas vēlas jūrā peldēties, var pārģērties. 1826. gadā revīzijas dati rāda Kaugurus kā zvejnieku ciemu ar 349 iedzīvotājiem, visi latvieši. Kroga gadā izkroģēts alus un degvīns par 300 dalderiem. 1837. gadā Kauguros bija 26 mājas ar 79 istabām, kas izdodamas peldviesiem. Iedomājies to autiņu, to dejošanu, to dziedāšanu. Riktīgs klavadancis. Lai iet klavadancis, dejo eks-akači.
tautas mūzika, Jura Vaivoda apdarē. Klipu kāju Arājiņš, Eiks Lielupe. Mēs tā čumiem. Tā kāja nestāv. Nu, iedod. Vai ne? Pieaudzēju motes meitu, Jāņa Šķēles horeogrāfija, kapelas, rūžupis veiri, mūzika, dejo Sidrabaine. Zima cara
19. gadsimta beigās Kaugurciems bija ļoti iecienīts jelgavnieku vidū, jo no Jelgavas bijusi ļoti ērta klaikoņu satiksme. Pirmā pasaules kara sākumā Kaugurciemā bija 677 iedzīvotāji un 1184 vasarnieki. Paga! Nu, es pati varu visu izlasīt. Nu, citādi es nedabūšu to balvu. Vai tad es tev solīju balvu? Vai tad ne? Visi taču to dzirdēja, vai ne? Es tā kā neatminos, bet lai nu būtu. Ja, 4. vēstule. 1925. gadā Slokas pilsētai pievienoja Slokas mācītāju mūža zemi un Kaugurciemu. Sloku kokā ar Kaugurciemu 1959. gadā iekļāva Jūrmalas pilsētas sastāvā. 1960. gadā tika aizsākta daudzstāvu namu būve starp Sloku un Kaugurciemu, kur izveidoja Kauguru mikrorajonu. Baigais caurvērš. Ēka, kura šobrīd atrodas Kauguru kultūras nams, ir uzcelta 1969. gadā kā kinoteātris ar 600 vietām. Nu jau tu esi ļoti aizsteigusies notikumiem pa priekšu. Nesāstak strīdu! Nu, tavi vasaļi paši vainīgi. Kaut ko būšu sajaukuši, bet, nu, dejosim! Dejosim! Mūža skadriņa! Un dejo mūsējie vietējie kinoteātra Kaugura kultūras nama vēlreizieši! Un ekslielope!
sarunas horeogrāfija, tautas mūzika, dejo kolektīvs Eks-Akači, Caursidrava virzgāju. Svilānes horeogrāfija, tautas mūzika, Ērika Zepa apdarē. 1, 2, 3, 4!
zaņietes muguriņas, aļu, zaņietes muguriņas. Upes mazgāt nav vajadzēs, jānos sarām, nu mazgās, aļu, āros sarām, nu mazgās. Āros sarām, nu mazgās, ir priekšā gājien, jūs laudzies, aļu. Priekšā gājien, jūs laudzies. Izglītēts. Ex-lieluka. Es ar savu vēriņu, Ilantas jātnieces horeogrāfija, tautas mūzikas kapelas dziga apdarē, dejo Sidravaine. No Jūrmalas muzeja krājumiem esmu atradusi. Zariņu Fricis dzimis 1907. gadā no Kaugurciema Atceles, kad tēvs slocenieks visu mūžu bija zvejnieks, māte mājsaimniece. Par zvejnieku apģērbu Zariņa kungs zina stāstīt. Zvejnieki valkājuši baltus, linu vai kokvilnas kreklus. Iziešanas reizēs ap kaklu siets galvas lakatiņš, kurš iekšpusē sasiets mezglā. Krekls
pirkt slokas veikalā vai Rīgā. Vasarā valkātas svītrotas kokvilnas, bet ziemā vadmalas bikses. Vadmala pirkta veikalā Tukumā. Bikses šūtas pie vietējā drēbnieka. Lapišs ciemā iecīnīts drēbnieks bijis Pēteris, bet slokā zābaku meistars Zilgalvis. Jūrā braucot lietoti ādas zābaki, mājās valkātas koka tupeles. Koka tupeles parasti vestas no Jelgavas, jo tur bijušas vislabākās. Savukārt māte valkājusi garus vadmalas svārkus un ziemā flaneļa, bet vasarā kokvilnas blūzi. Ap galvu bijis lakatiņš, darbā lietots tumšākas krāsas, bet ejot ciemos bija zīda lakats ar pārkstīm. Strādājot pie zivju apstrādes lietots liels linu vai kokvilnas priekšauds zilā krāsā. Istabā bija skapis, gultas, komoda galds. Skapis bijis ar 2 durvīm rekā. Bet Zvoščiks, Ilmāra, Dreņa horeogrāfija, tautas mūzika, Lipora apdarē, dejo vēlreiz! Gunāra Igauņa apdarē,
Eks-Lielupe! Teja Jēzus! Nu, kurš tad puika būs vislabākais? Nu, vajadzētu arī kādu dāmu deju, bet pirms tam vēl palasīšu, kas te mums ir. 6. vēstule. Kārkleņu Jānis, dzimis 1916. gadā, stāsta, ka dzimis, uzaudzis un mūžu nodzīvojis Kaugurciemā. Turpat dzimuši un mūžu nodzīvojuši arī viņa vecāki. Ejot zvejot, vīrieši valkājuši brezenta mēteli, kurš piesūcināts ar pernicu. Brezents bijis pirts Rīgā vai Slokā, vēl vilkti gāri flāneļa krekli un apakšbikses, zeķis un cindus adījusi vecā māte, atprecējusies no asariem, kas bijis retums, jo parasti zvejnieku sievas nav adījušas, bet lāpījušas tīklus. Vecā māte valkājusi baltu lakatu un garus svārkus un lielu vilnas lakatu, kurš bijis rūtots. Vecmāmoļa mēteli lietojusi reti, bet parasti ejot uz kaimiņiem jeb sloku, segusies ar lielo vilnas lakatu. Skaisti, vai ne? Tagad vajadzētu kādu tādu traku bobu danci, vai ne? Vajadzētu? Nu pamēģinam, varbūt tādu kārtīgus aplapu. Kas tu? Ak, vai! Bravo! Thanks!
Bet, ceļa māte, Santas Jankovskas horeogrāfija, tautas mūzika, folkloras grupas skandinieki apdarē dejo Lielupe. Nu jau, ceļa māte, tāpat kā mūsu ceļš jau drīz jau iet uz beigu. Man jau nepatīk tās beigas, bet man patīk tā kārtīgi izdejoties un tā kārtīgi arī izballēties. Bet pirms tam vēl viens darbiņš jādara, vai ne? To balvu jādabūna. 7. vēstule. Pabērze Elga no Kaugurciema, dzimusi 1913. gadā, stāsta, ka māte nomirusi viņai piedzimstot, tādēļ viņa ļoti pieķērusies savai vecmāmiņai. Vecmāmiņa vienmēr valkājusi garus vilnas svārkus, blūzi un gaišu lakatiņu. Zeķes un cimdus adījusi pati, bet jo īpaši palikuši atmiņā kādi sevišķi vecmāmuļas jaunās sievas svārki, kurus viņa ļoti glabājusi, un tikai tad, kad Elga sākusi iet skolā, tos pāršuvusi, uzšujot meitai skolas kleitu un sev jaunus samērā gludus svārkus. Svārki bijuši ļoti gari un kupli. Vecmāmuļa stāstīja, ka tā esot ļoti laba vilnas drēbe un krāsota alkšņu mizās, bet pati drēbe pirta veikalā. Blūze bijusi ar garām, augstaļā ļoti kuplām un lejā šaurām pieturpnēm. Šķiņķa rokas saucās. Virsjaka bijusi vilnas, ap galvu valkāta zīda šaule. Vīrieši vilkuši gaiši pelēkas bikses un autekla kreklus bez apkaklītes. Svētdienās bijis vadmalas uzvalks un krekls ar piepogājamu apkaklīti. Drēbe pirkta Tukumā, jeb Jelgavas tirgū. Uz Kaugurciemu vasarnieki parasti braukuši no Jelgavas un īrējuši visu māju. Vairākumā tie bijuši vācieši. Viņai stāstīts, ka ap 1912. gadu
Pie viņiem apmeties Rutku tēvs. Vecmāmiņa stāstījusi, ka gadsimta sākumā peltkostīmi nav bijuši, bet esot bijušas ar daudzām rišām izšūtas bikses līdz ceļgaliem. Pēc pasaules kara vienmēr bijuši peltkostīmi, tikai viengabali un slēgtāki nekā tagad. Zinu, es te to visu jau zinu. Nākamā deja, zinu tava sātu. Eks-Akači! Sīdrabaina! Nu, es jau jūs pārbaudīju. Vai guļat? Neguļ, malači! Dejo Sīdrabaine! Zinu tava sātu, nāmāja garodei klāj. Ļāviņš auga voteņos, ļāviņš auga voteņos, vietainīmi zāreņi. Strādiņš dzīvīja saunāji, strādiņš dzīvīja saunāji, lakstei gola pācāri. Saplēgi vasīda, vidlu saule rīsī klāj. Gribās tā kārtīgi izdejot vēl vienu kopīgu deju, tāpēc aicināšu visus dejos visi Eks-Akači vēlreiz Lielupe, Eks-Lielupe un Sīdrabaini jau skatuves un vēlreizieši jau nāk. Visi dejos kārtīgu, kā jums šķiet, ko viņi dejos? Nu, Kaugurciem dūdeliņu taču, vai ne? Dejosim dūdeliņš, tautas mūzika, etnokompānijas Zeidi apdarē. Dejo visi, un no vietām arī skatītāji. Tūdalin, tālin, pastāvnieki dancos. Tūdalin, tālin, pastāvnieki dancos. Cits ar reizēm, cits ar krūpēm, cits ar asām kājām. Cits ar reizēm, cits ar krūpēm, cits ar asām kājām.
dejotājiem, ka man arī kādreiz gribētos kārtīgi tādu dancu uzrāt. Ai, bet man tā viena kāja kliba, lai gan es redzēju, ka klibi arī labi, ļoti labi dejo, ja. Bet teiksim, paldies! Paldies visiem skatītājiem par izturību, bet deju kolektīvu!